Kā olimpiāda? Olimpiāda ir laba. Vēl tikai vajag, lai viss izdotos, tad jau būtu pavisam labi. Un kam jāizdodās? Uz ko ceram? Uz ko ceram? Vismaz, kā saka, ja cilvēks sasniedz personīgo, tad jau tas ir pozitīvi. Tāda doma. Protams, vienmēr jācīnās ir par labāku rezultātu, par labāku vietu, par uzvarām. Bet katrs izdara to, ko viņš var tajā brīdī. Tikko šķēršļi tika finišēti. Jā, Liza malacis katrā ziņā un bronza vismaz ir. Tā kā cepurnoši, jo tā ir grūta distance. Es domāju, ka tiešām viņi ir izdarījusi visu, ko viņi gribēs. Un šodien 400 metri vēl ir? 400 metri vēl būs, un tad skatīsimies, arī, kā saka, es domāju, ja meitenes sasniegs personīgi, kas skrien, vai ne, puiši, kas skrien, es domāju, tad, cilvēks ir malacis jau tādā ziņā vien, kad viņš sprot un kad viņš izdara tik, cik viņš var un labāk tādā brīdī. Lodē meitenes 8 gadus trenējās. Jā, arī tā ir grūta disciplīna. Kura disciplīna ir viegla, teiksim, jā? Bet katrs ir laikam atradis to, kas viņam vislabāk padodas. Ja viņš ir atbildīgās sacensībās spēj sasniegt maksimāli iespējamo, tad jau ir jāpriecājas tas, kas ir padarīts. Es saku, protams, mēs visi gribam būt uzvarētāji, protams, mēs gribam trīnīt. Kurš ne? Slikts sportis, kurš negrib cīnīties par uzvaru. Sveicināts, mums 3 pārstāvis lodes grošanā. Kā vērtējat izredzes? Labi. Diezgan augstas, es domāju. Jo? Jo Jelgava ir tīri laba pilsēta, kurā ir augsti vērtējumi sportā, un es domāju, ka mēs tiksim diezgan augstu. Medaļām cerat? Varbūt uz kādu, bet ne tieši mēs. Kas ir grūtākais lodes grošanā? Tehnika, jā, tehnika. Un kā ir pieredze jums? 8 gadi, 4 gadi. Un tad jau vajadzētu būt rezultāti. Vajadzētu. Personīgi būs. Jā. Kā ir 400 metros, ir konkurence? Jā, liela. 8 skrīnums, katrai 8 cilvēki. Diezgan liela. Kā pats vērtē savu rezultātus? Personīgais būs, bet 10 varu iekļaut. Līza! Līza! Tikko izcīnīt bronzas, kāds sajūtas? Lieliskas. Tad jau vēl gads. Nesen startējāt jauniešos, kā ir pieaugušiem konkurence? Tur ir uz kilometru vairāk distance. Tas ir diezgan grūti. Paldies trenerei, ka trenēja, ka nedeva man slinkot. Deva vairākus darbus lielākos, kad es prasīju, ka nevajag. Es ļoti priecīga. Tas lielākais sasniegums šobrīd? Jā, protams. Ceru uz personīgu rekordu tagad. Laiku tagad nedzirdēju, bet ceru, ka būs personīgais. Labi, viss labi. Atcerieties. Jā, Noteikti vajag atcerēties.